Nu, čau, veči laupītāji, kurš vēl nav redzēts. Jūmoļot. Kur tu aizmuki? Ēj, aizmuka. Sāpilmoļot. Čau. Sveiks. Nu, kurš tur jau? Ai, un saimnieks jau. Mordavs jau krasnē. Kur tu? Dienedos bija? Jā. A ko jūs tā kā šitajā te? Tik ātri jau? Mums tā sanāca. Jā, tu kaut kā laikam pat neesi un reizes Man liekas, smute nebija toreiz. Vai kur nav bijis? Vai es vispār biju smute? Nē. Es neesmu bijis. Čau. Čau. Izģērbšanās Viņam bija dzersi? Jā. Dzeršu metāls. Čau. Jā, kā tas savādāk? Tas izsils nav. Viņš bija kaut kāda 70. gadu konstrukcija. Jā, sakariem jābūt drošiem. Pārbaudīt paši. Mums paņēma no garāžas atnesa, mājās uzsila un pamanipulēja visu. Tā kā, Čau. GVC, 2 GVC. Man ir savāk. Lai kungs, tajos ratīvos jau ir bijuši šī brīvkustībā, neļurkājas. Bet uzcelšana, nolaišana, tas ir Sveiki. Nekas nemainās. Siena baigi. Čau. Nekas nekā vajadzētu mainīties. Jā, kur tā bez tā? Sveicināt jaunieci cilvēki! Saka, roka nodils ar visiem sveicinoties. Sveiks. Ervīn, lūdzu prezidijā.
Алекси, привет маме, привет папе. Varbūt vajadzētu tā kā kaut ko iepurināt, iesākt. Jā, iepurināt, mazliet veselīgi veicināšanai. Lielāks telps, jā, lai visi to jau piepūja druski. Jā, ir ļoti daudz arī tādu cilvēku, kas ir, ļoti daudz, bet ir cilvēki, kas tev vēl nekad nav bijuši, par mums un arī īstenībā prieks, jā, arī tālūtnieks, jā, Sikju. Tā kā atlikušie tie, kas vēl pievalkās pie kavējās, tad neko darīs. Bet tie, kas ir, tie sākam. Priekā. Šitās ir no Sanktpēterburgas ultra īstenībā čempionāta. YL2 vēl 144 pirmā vietā. Tā YL2 otrā vieta 144 un trešā vieta 144. YL2 Anna Jot, Iman paņemsi? Nu, es jau varu paņemt, man es jau kāstu, kur var salīdzināt. Es viņam par ceļām varu. Tā, YL2 Anna Jot, Oi. šitie visi? Jā, tie visi. Pusi paņemsi, un YL2 Anna Volu. Oh! Viņiem jau tagad būs februārā. Nu jā. Jā, otrais ir vēl Security tu tālāk dzīvo, vai ne? Savus dipols, tā kā, trokšņi man nav. Bet pagaidām uz izvilni tikai. Sakarnieks pēc profesijas es neesmu, esmu vairāk Mika kolēģis, tā kā Miks mani pats arī ievilka ceplis, bišķiņ palīdzēja, tā kā viņam kaut kad iziešu arī uz 144. Whisky, Scotch whisky. Сегодня, я думаю, да, продолжим. Scotch whisky. Vēl 4 gadu atpakaļ, tu baigi latviski runāji. Es neesmu. Bet ka baigi labi tas krekuši piestāv. Tas pienāklēts. Vai ir portugāliski, ko runā droši vien? Brazīlijā. Tikai 7 dienu atgriezies. Jā, tas viss. Kā būs brīvoji? Tā Y3, YL2. YL2 Sugar Mike, smatīgi būvēt antenes, un es varu padalīties ar informāciju, kas ir Jūs zināt, ka parādīt. Nu jā. Labi, ne jūs priekš, kamēr jūs gribat. 3 augstu eiro. Jēgus. YL3 Golf Viktora Aluksne un reizēm aizbēga no trokšņiem uz balvē. YL2 kilo november, Aluksne Imants. YL2 Gaujā Delta, kontestos YL6 Whisky. Diapazonu noblātu no 1,8 MHz līdz 1,3 GHz. Labu signālu. YL2 kilo Oskar. Tīsviļņi. YL3 Bravo Lima Leonard Ivars.
patreiz gan neesmu īpaši aktīvs, jo ar darbu viss saistīts, bet, reizēm esmu tomēr. YL2, Viktor Viskī, Olēns Pagasts, Īsvība. YL2, Oskar Kilo, galvenā nodarbošanās 2 metri, 430, un mēģināt sakot kaut ko caur mēnesi izteikt. YL2 IP, Modričs, Kalvēra, Penžamnās. Es arī vēl aizlieku pieteikt. Jānis, YL2 PM. Sāku 68. gadā priekšļu tehnikumā Gen. Pēc tam 5 gadus cīnījos, lai man dod manu atļauju. Man tur nepareizi radraksti bija, acīm redzot. Tad tur dažādi apstākļi iznāca. Dabūju atļauju, jā, caur Maskavu. Maskavas palīdzību Rīga nedeva. Un tad dažādi apstākļi iznāca pārtraukums. Tagad atkal cenšos aktīvi strādāt. Valmierā, ārpus Valmieras, Vaidava, klusā vietā. Jā. Man saka, es zinu, vai ne? Daru to varu, bet ultreiz. Saucas Papa Giulieti. Jā. Tad jau labāk, ka sašas cik Kaut ko jau daru ar vēlmu pilnveidoties. YL2 galvē, Gulbene, patreiz jādošos meklējumos, tā teiksim. YL3 Alfa Kilo Viskī un iestācējs. Es jau gan kritiku izpilnījamies arī Edvīnu pārunāju savus pirmos iespējas. Es atvainojos, 3 minūtēs mēs neiekļāvāmies. Golf Mike. Tagad vairāk Golf Mike nekā 7 Alfa, jo mainīs drusciņi profils. Es tālāk dzīvošu. Tālāk stāstīts ar Volkā. Jā. YL2 kilo Florida, Salas Grīva, Vilnis. YL3 Cēsīs Talsi. Man jāsaka tā, lai pārspētu Gunāru, man ir sakari arī uz 10 GHz un 760 uztverts, tad, kad raidīja tā kuģa stacija ar šo mehānisko, kā saka, uzbudinātāju, tad es viņu dzirdēju uz svarīt antenas kopā ar skaņkarti. Pamatā antenas ir tikai uz 2 metriem 430 200. Viņi skatās tikai uz augšu, bet gadu šobrīd klausēju. Neesmu 1 gadu strādājis praktiski, tikai paklausījies. Vienīgais kurzenēs laikam YL2 pensionāts, vairāk strādāja Morzē ar nevis ar vertikālo plato davu, bet ar horizontālo. To jūs man var atšķirt. Tas arī viss. Un nedaudz izklaidējos arī Ventspilī augstskolā. Viens no 4 viļņiem, viens no Valmieras Mastīs. Īsviļņi tā. Arī bijušais kursa. Tā kā YL2 Zango Viskī. Bet pat uz vietas liela. Bet vairāk augstāk pa 30, tas nekā. Un zemāk arī. Nē, tas nav vecs. Jaunpienācējs pēdējais. Jā. Tev var jāsaka. Pasāks, kā tu esi jūtas. Jā. Ko es pierīgas no ādažiem, ko es pamatā daru. Pamatā slinkoju, bet man tā pamatņemšanās patīk kaut ko, varbūt palodēt, padarīt, kaut ko pavisam
mikroviņos padarboties, nu kaut kā pamērīgs tā, bet nu tad, kad jau es eju, tad parādos, ja, tik traki nav. Es to vajag iedot. Jā, nav pirmo paņemšu. Viņi dabūs šitiem te uz maziem moki-toki un visi vienburtīgie koli izņemti. Tā manam mokām beigās divburtīgos iedevu būs Sugar 21 Golf Mike. Un Sugar 21 kilo whisky, jo viņiem vēl tāds ierobežojums. Ārzemniekiem dots tikai 7 dienām licenci. Un tāpēc es paņēmu pirmās 7 dienas būs gājumi un pēc tam būs kilo whisky. Vienburtīgo ilgi gribēju dabūt Sugar 22 Alfa, nu nekādi, žēl, tu neuzņem tādus gadus, ka es tajā viņu inspekcijā, tur dāma tur strīdēs, saka, nu ko, nu tev 100 gadu tas kols būs vajadzīgs, tu kamēr neizņems visus tos tur, teiksim, 3 burtīgos, tikmēr viņu nedošot. Nu, šitas te plāns man likt uz kartību, te bildi. Tas ir saulrietas vakarā. Atradu vietu, vieta ir no galvaspilsētas tālu, kādi 400 kilometri. Tikpat pie Kolksroga. Jā, bet tikai tur ir jābrauc, saproties, ja tur var aizbraukt pa 3 stundām, tad te ir jābrauc kaut kur 9 stundas. Un kā man vispirms bija plāni, bija tā, ka es ņemšu mašīnu, tagad braukšu, un sieva visu maršruts jau sataisīs, mēs brauksim, ņemsim. Nu, paldies Dievam, ka es nepaņēmu to mašīnu. Nu labi, kustīgi kreisajā pusē tas viss ir sīkums. Es esmu braucis labi pa 6 joslām ar 120, teiksim, Arābu Emirātus. Tur vismaz mums ieķeries stūrēm valdu. Šitai tā, joslas 2, bet pa malu iet šitie tuk-tuki un rikšas. Un otrā pusē tāpat, un tad visi iet uz apzīšanu, te redzēsiet tādus kardus, nu tas ir vispār. Es tur sākumā ieķeries un skatījos, kas no mani tagad būs, vieniem mazos spiešu klāt. Visi ir apskrātēti, visi ir tādi, vai ne? Bet avārijas es nevienu neredzēju. Un pilsētā, teiksim, tā blūksma visa tā iet, visi ir taurē, visi pa vidu vēl sprūk arī velorīkšas, pa vidu sprūk gājēji. Gājējs iet pāri, nevienu pārēji nekā nav. Ne, ja ir uzzīmēt pārēji, to neviens neizmanto. Luksafori ir neviens nedēļ. Gājējs iet pāri šitā te tikai. Nebrauc virsū man atsakot, visi bremzēji. Tā, un... Okay. Tā, šitas te ir viena tikšanās ar amatīriem vienā vietiņā studijā televīzijas. Tā, un tas ir uzbraukšana uz prāmi, tad vēl viņiem ļoti daudz ir tās upes deltas ir, un līdz ar to ir ļoti grūti satiksme. Es pat nezinu, cik varbūt kaut kādi 25–30% pat no tās teritorijas ir ūdens tikai. Un Dakas pilsēta 30 miljoni iedzīvotāji ar visām piepilsētām un atrodas 6 metri virs jūras līmeņa. Tā kā, ja jūras līmenis ceļās pa 1 metru, tad trešdaļa valsts vēl aplūst. Tilti ļoti maz pār upēm. Daudz arī pārbraukturis ir šeit viena, piemēram, mēs atpakaļ braucām. Nu, tas ir mēs ar rikšu pilsētā, nu, bet tad sieva gan teica vairāk, lai nē, rikšu vairāk nē. Nu, saproties, viņam pirmkārt bija grūti mūs vest, jo mēs tomēr neesam tādi kā viņi nīkuļi. Veiklā kreklu nopirkšu, es davai sameklēt pašu lielāko, es uzvalkuši. Saku, nu, vecī, bet ja es šitā iztaisīšu, viņi būs veikt, nē, to nedēļ. Tā, te mēs esam inspekcijā tajā vidū. Tas ir vietējais čalīts un vases. Jā, viņu vases. Man vietējais čalis ir tā, kā es bez viņa vispār būtu pazudis tajā valstī. Viņš visu mūs veda, visu gāja līdzi, un tagad arī viņš būs ekspedīcijā. Būs tāds skats interesants koki, tur ir vispār uzņēmums. Tā, nu, un tad vēl viens moments ar... Nu, dabiski viņi baltos cilvēkus nav redzējuši. Es nezinu, cik mums bija fotogrāfijas, ka viņi nāca. Vai nofotografēties ar mani, vai ne? Ar mani un sievu un tā, un tad atkal... Labāk jau bez. Nē. Un tad atkal bija... Es redzu no malas, viņš bildē mani, saproties, es tagad paņemu pretī, es šo bildē, tagad Facebook zinu. Viņš vakšs? Nē, vakšs ne, tas ļoti sīkie. Tu varēji tas ir? Es varēju, jā. Sīkiet arī, teiksim, krustojumā stāv mašīna, propkas baigās. Sīkiet klāt pie mašīnām, burtiski, nu, mašīnas spiež vien pie otru, viņi pa vidu staigā, visi prasa naudiņu un tā tālāk, nu, ekstrēms. Nu, šitā bija zivs kalpēšanā. Un šitās te kādas
Tā, tas ir laikam no tiem pagaidi, kā es palaidu video, tagad video. Jā, kur ir? Nē, liksim plānu, vai ne? Laiks būs, dalījumi būs, vietas būs, kur strādāt būs, teiksim, līdz ar to tā kā, tas, tātad 5 koli un pa visiem diapazoniem. Visiem darba veidiem? Jā, dabiski tāds kā 2 metri, to var vispār, kurā laikā strādāt. Es domāju, tie, kas ir grūtāk vai neveicamie, vai arī citi tur tādi diapazoni, pa kā vēl, lai nebūtu tā, ka uz vienu diapazonu 2 vai ne signāli. Uz mēnesi kaut kā. PS kasīties 3 PS. Jā. Neviens arī var aizliegt strādāt, bet, piemēram, tas nav statistika apvienojums pēc tam, teiksim, visi iespējami diapazoni, tur promēnus var būt. Nē, nolādēt jau mēs visu varam uzlādēt. Jā, bet kā tad dos par visu punktu tagad vienu, par ko es savu darīšu? Nezinu, tas ir vēl tālāk, tas nevar visu uzreiz visu paspēt un visu sadarīt. Nē, kā ir parasti šeit telegrāfs, balss un dati. 3 ko ir savus diapazoniem. Par diapazoniem runājot, teiksim, viņiem 0 reisi vispār. Paliek tā. Tas viss vēl domājums, tas viss ir darba kārtībā. Bet vēl jau būs cilvēki, kas gribēs paši pa sev paņemt, piemēram. Nekā, to es negribu. To es negribu, izdomājam, kā to izdarīt. Viņiem nevar. Nē, stop, izdomājam. Skaidri un gaiši. Lai tādas lietas nebūtu, imant. Kā var izmainīt noteikumus? Noteikumos vajag izmainīt. Vai nav kas tirgus no galā? Kurš nav nosaka muziku? Ja Līga nosaka, lai nosaka. Nē, lai Līga nosaka. Līga nevar noteikt. Bet lai viņas rekomendācija ir tam dot vai tam nedot. Viss. Domāt arī. Kāpēc tad mums vajadzīgi ir vienburtīgie goli līgas rekomendācijai? Ja mēs gribam, tad mēs varam visu. Galvenais ir Visiem vēlreiz pastāstīšu, cik pastāstīšu. Man deleģēja pastāstīt par to, ko mēs sadarījām Rīgā pēdējā gada laikā. Rīgā mēs no 2 metru diapazonu retranslātoru pieliekām arī 70 cm diapazonu retranslātoru, kurš darbojas gan analogu, gan digitālā darba režīmā. Ideja radās radiom tie Rodgals salidojuma laikā, pie Rādnes ezera pagājušajā gadā. Tāpat kā tagad atnācām, sazvērām, parunājām, ieslēdzām, pārbaudījām vienu skrējēju pašu, aizsūtījām ar riteni pavizināties pa apkārtējiem Latgales ezeriem. Un viss notika, viss nāca. Tātad eksperiments sākums, teiksim, bija tās. Kā jau viņš ieskrēja uz priekšu. Nu, apsēdāmies, iezvērām, repīteram būt. Pameklējām, kas notiek pasaulē un tuvākajās apkārtnēs, sazinājāmies ar Y3 Charlie Whisky. Ir, sarunājām, vienojāmies. Nākam mēnesi pabeigsim pēdējo maksājumu. Mums cik? 1500. Sākuma stadijā uzlikām pie ģimas, Y3 ES pļauniekos. Protams, cik bija, cik atceros tāds, vajadzēja iepasīties, kā ieprogrammēt, saprogrammēt vēl kaut ko. Tā kā spēlējāmies kādu 2 mēnešu tanī galā. Šeit ir pirmais repīters Baltijā, kad liekām jau visu 3. novembrī uzlikām Bauskas ielā 20. Blakus mūsu pašam 2 metru diapazonam. Ja brauc pāri Salu tiltam uz Rīgu, ne uz Pārdaugovu, labajā pusē stāv kantāja māja ar vienu unģu veidīgu. Tad cik 5-7 posmu kaut kur. Tad pašā galā ir 2 metru diapazona antena.
nost 70 centimetri. Retranslātors YGL3 RCL pieslēgts pie starptautiskā DMR tīkla. Un līdz ar to tas dod to iespēju runāt visā plašajā pasaulē. Nu, teorētiski, mobilais telefons amatieru izpausmē. Var ar kodiem, var ar grupām. Praktiski visu pasauli izmēr. Rīgā arī 25-35 km rādījus darbojās. Un viņš strādā gan abos darba režīmos, gan analogi, gan ciparistiski. Respektīvi, kas pirmais paņem to analogo retranslātoru variantu darba režīmu, ciparistiskais netiek iekšā. Viņam nesošā pabeidzās, ielien ciparistiskais režīms, ok, viņi darbojas ciparistiski. Viens otram teorētiski netraucam. Ja analogajiem noņemts ir troši slāpētais spēlečs un viņš ir, tad jā, var dzirdēt, ka cipars strādā. Par tiem kodiem un visiem pārējiem timeslotiem, color kodiem, tur ir vesela bībeli. Stāsts ir uz visu dienu, ka tur 3, 4 sēž. Uzmanībā viņiem. Atbalsta tāds, kā teikt, militārā izpausmē tāds izvirzošais komandpunkts DMR bija arī paša uztaisījis tādu pagarinātāju Daugavpilī. Viss notiek caur tādu hotspotu, Shark Open Spot. Būtībā tas ir arī principā caur mūsu retranslātors pievienots internetam šeit, viņam internetā tur, un mēs runājam savā starpā praktiski caur internetu. Tad kas ir hotspots vairāk tāds detalizētāk izskaidrojums? Interfejs, kas ir pieslēgts pie cipru tīklu bez repīta, arī ir dažādi hotspotu varianti, lielākā daļa dārguma, nepieciešams dators vai Raspberry Pi, praktiski jebkas. Tas saka tāds amatieru mobilais telefons pa lielam. Bet caur internetu? Tikai caur internetu, jā. Un tagad jau vairāk. Pirmais posms ir caur 430. Jā. Pārsvarā tikai 430, tas repīters. Ir jau pasaulē vispār pieejami uz geometru diapazonu. Nu, dzīvi rādīt, poliksim bagātāki, interesi no kādu varbūt arī attīstīsim tādi. Caur Wi-Fi. Mums ir arī demo versija arī šeit podkāstā, tur arī viss salikts kopā, pēc idejas, kad ir kāda interesi par tīru parunāt. Ir arī cilvēki otrā galā, Rīgā, kas varētu arī teorētiski praktiski arī atbildēt. Kas nav atbraukuši līdz šeienē un gaida, kur viņus izsokot kādu. Šitas ir variants, kā paša, teiksim, brauc pa jebkuru vietu Latvijā. Viņš uzliek uz mašīnas jumta savu 3G, 4G, 5G, 75, 8G puļķi un no mašīnas vienkārši DMR strādā. Būtībā tā, ja ir internets, tad ir DMR visā pasaulē. Smagāk konstrukcija maķinīt atkarīt. Samazinās, teiksim, apjomu. Var arī ne tā smagas rācijas nav jārēsā līdzi. Šis principā ir process, teiksim, kas ieliekās mašīnā. Varbūt mājā, kurā dzīvoklī. Praktiski 4 vai 3 gāja pa visu Latviju. Pārkrāmēt. Nu, protams, nepieciešams radiostacijas. Viņam 2, ja tur ir uz galda arī kaut kādas. Un tās ir, kas ir, ja kura DMR cipars... Tam ir Baufeņas atdara. Kas? Baufeņa. Nē. Tam jau nebija. Lētākais variants pa cik? Lētākais variants ir 120 eiro tūtēžu kaut kādas. Jauna, ja? Jauna. Jauna. DMR tīkls. Eiropā visu to pasākumu vada un koordinē tās brandmeister tīkls. Viņš tā ir mājaslapa brandmeister.network. Network. Tur ir ko? Tur var visas... Pirmkārt, tur informācija var sasūties, kas ko kā kāpēc. Tad arī kodus, kurai valstī kāds cipars ir piešķirts, kāds katram kods ir arī.
lietotājiem, tāpēc, ka katrs DMR lietotājs ir ar savu kodu. Latvijai piešķirs 247 sākuma numurs. Man personīgi ir 247 007. James. James Bond. Mobila aplikācija Android vidē. Ir. Jā. Tas viņš nevajag. Tīklus pasaulē. Viņš ir diezgan plaši ir aizgājis. Sestdienas vakaros, principā, var dzirdēt, ir tāda grupa 91. Eiropa vai pasaules? Amerikāņi. Pasaules grupa 91, kur viņi taisa kaut kādas aptaujas. Kas ir online, kas nav online. Es nezinu. Principā viņi mūsu retrospēlē arī ielien iešaus 2,5 stundā. Pirmais DMR tīkls Latvijā. Repeateri pasaulē. Ir aizgājuši tā lieta pasaulē arī kā tāda. Eiropa un Ziemeļamerika. Visā pasaulē. Attīstītajā pasaulē. Mēs esam pirmie Baltijā, ne Igauni Leiši vēl nav tāda pasaulē. Vau, kaut kur esam apzinuši Igauņus. Tāda fantāzija nevēl. Kāda fantāzija? Principā jā, 4 open spoti un open spots, teiksim, $200. Tā Jumis ir... Jumis nav atzīme. Pašā attēko lūdzu, lai Jumis arī nākamajā. Jumis arī var, jā. Šitie ir uz doto brīdi reģistrēti jau Latvijā. Vienotāji 18 mēs visam oficiāli reģistrēšanās. Attīstības mērķis, cipartehnoloģija izplatība, popularizēšana, prestižu pacelšana tev kādu. Tad ir tuvākie plāni mūsu pavasari vasariem nodomāti. Jānovelk jauns vats uz augšu, jauns pīders, ir kabeļi, diezgan daudz mantas ir nopirks, kāpsim augšā. Tas tā kā būtu. Друг друга. Лицо такое серьезное, как будто все понимаешь. Nu stāst, ka šitie pa vērķiem. Tas ir reperis čeit. Nē, kas ir pa vērķiem? Nu, rekrutē 24 gigahertz viens vats. Vau! Rekur ir izējas. Vau! Tu reāli strādāji uz viņiem? Ar viņu? Man liekas, ka tur, cik tu tālu velk? Vēl ne cik. Vēl ne cik, jā? Nav paskatīt, ne, šito. Un rekur ir trānis 10 gigas 4 vati. Wow. Tā viņi personārs izklaidījās. Jums ir laika, jā. Un kas tā pa kastīti? Tas izskatās pēc nozarotājas. Otrais, kas tā pa kastīti? Vizuāli ļoti skaists. Un iekšā arī, var sakot, 5 mm apmēram plata un 1 mm bieza līnija cauriet. Lai es pirmais noskatot
Ko? Uz trepēm stājās? Jā. Maziņš tas trepīt. Tagad. Maziņie priekšā. Mierīgi. Vēl jau nāk. Priekšā, tālāk. Ko neliek mieru? Nav miera, vai ne? Aleks, Pauzītē. Kas pauzīt? Pauzītē. Kāda pauzīte? Jāpaliecās uz priekšu. Viss labi. Paņēmis bībeli rokās, domā, ka izskatās beig gudrēs. Parādi piedzinējis, ja? Jā, savā galā kaut kā. Pareizi. Es jau gribētu plānošu dabūt, bet vakar aizietu stīri apcerējos, un es aizies ir īkā ķīta savā izstāvā. Arī Elmara. Es ir raušiem. Ko tu vēlreiz filmēši šito pašu? Jā! Elmārs, kas vairs nav.
У тебя полоса 4 килогерца. Он говорит, не может быть такого. И у него главное, что идет 5-9 тысяч, профессор говорит. Ответ, да? На 5-9. Ну, вот так вот. Каждый слет взаимовидения я делаю презентацию, но сегодня думали, что как-то не будем, но новые люди есть. И хотелось бы еще раз напомнить нашим завсегдатаям, и кто уже работал в ВФФ, это Ингус, он был очень активным участником ВФФ, но был, да. Сейчас стал поменьше. Да, сейчас в этом году уже, в прошлом году не работал, да. У меня тоже сработало, но вот можно посмотреть последние активации. Так, для информации у нас есть Work Wide Flora Fauna программа, которая мы представители вот сейчас здесь находимся. И если кого интересует, можете посмотреть статус. O, Ervīns arī? Jā. Kur es nav? Visas sarunas devāties. Если кто не знает, это программа «Выезжать в парке» и работать. Мы популяризуем движение в Латвии. Это значит, и поднимаем приоритет в Латвии и в мире. Выезжаем в парки, работаем с парков и заповедники, да. В некоторых заповедниках нельзя использовать даже генератор. Мы где-то выезжали, вот с батареями работали, я, Ингус и Модрис. Втроем у нас как-то получалось, несколько раз экспедиции делали. И это все-таки, может быть, кому-то это и трудно, но если вы куда-то ездите на отдых, почему нет взять с собой трансивер, аккумулятор и поработать оттуда в эфире. Это все-таки понятие престижа Латвии, то же самое. И интерес к Латвии. Мы где-то вот приезжали, где-то вес у нас какой-то. Люди приезжают из-за границы. Там были с Модрисом на Буртник Уэзерс. Ехал немец, остановился, спросил: аматор фунт? Я говорю, да. Он говорит, у меня сосед там. Я говорю, ну тоже. Он приезжает, да, вот там карточку ему дали. Все. Это все-таки престиж Латвии тоже вы. Не только мы в экспедиции ездим, это тоже престиж, что наша команда ездит, да. И в соревнованиях мы участвуем, но именно территории, когда мы выезжаем по Латвии, да, это все-таки какие-то заповедные территории, которые даже в Латвии, например, да, многие не знают их. И когда мы туда съездим, многие об этом узнают не только в Латвии, но и в мире. Все-таки интересная программа. И если вы по вашей категории вы не можете использовать, например, ваш позывной /portable, да, то вы можете использовать Yankee Lima 44 Whiskey Fox Fox позывной. И тогда вы можете, ну, все диапазоны и так далее, да, но об этом вы должны сообщить мне или Ингусу, или вот, если Эрвинсу, да, и тогда оттуда работаем. Если у вас нет аппаратуры или генератора, если вы какую-то там, я не знаю, может быть, несколько дней куда-то собираетесь ехать, вся аппаратура, и я могу предоставить генератор и так далее for free. И топливо, и все. Лишь бы люди работали и была активность в этой программе. Это все, ну, наша активность, но если у вас есть возможность, то, пожалуйста, может быть, где-то вы выйдете на природу с семьей и с друзьями, то, пожалуйста, поработайте оттуда. И что? Диплом менеджер. Сколько дипломов себе избрал? Уже много очень. И сейчас онлайн, YTGBC, Ингус до этого выдавал дипломы, но мы сейчас, я не знаю, мне кажется, бумажных уже, наверное, так не подают, да?
YTGABC, он сделал онлайн и очень много получает. Ну, в основном, никто